Labdien, vēl vienreiz. Tad mēs esam gatavi šodien mālacīši. Tā pa vienam dienu izskaidrojot noteikumus, trasē tiek palaisti sacensību dalībnieki. 11. reizi Latvijā organizēts veterānu rallijs, un tas šogad Skrundā pulcējas dalībniekus no visas Latvijas. Te rīta agrumā pirms starta bija jūtama satraukuma pilna gaisotne. Kuldīdznieks Agris Freimanis sacensībās piedalās no 1979. gada. Viņam tā ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Kā vienmēr. Rokas trīc, kājas dreb, kā vienmēr pirms startiem. Galvenais jau adrenalīns, adrenalīna piedzīvojums. Tā kā tas viss tā kopā iet. Jo kādreiz bija pa 100 un vairāk mašīnām, cik tagad viņas ir palikušas. Tā kā, un var jau kādreiz tāda veterāna rallija nebija, tagad reku veči brauc. Tie visi no tiem laikiem. Rīdzinieks Agris Staņēvičs ir vairākkārtais Latvijas čempions rallijā. Piedalīšanās pasākumā viņam ir kā atgriešanās pagātnē. Visnotaļ atbalst. Lai vecie veči var satikties, bišķi pabraukt, parunāt par pagātni. Tehnika vienmēr tiek pārbaudīta pirms sacīkstēm. Tā kā man nesen bija Liepājā rallijā piedalījos, tad man jau bišķi tāda iesildīšanās ir bijusi. Braucam? Jā. Kopējais maršruta garums trasē bija nepilns 171 km. Posmos tika iekļauta ne tikai pilsētas vide, bet arī Embūtes autotrase un Vaņodes lidlauks. Viņš jau vairāk skaitās kā salidojums, ja? Bet jūs redzējat, ka visi tie veči ir gatavi startēt, ja? un tā tālāk. Un tad mēs esam nolēmuši tā, ka reizi gadā mēs taisīsim tādu pasākumu. Šāda veida rallijas uzskatāms par unikālu, jo notiek vienu reizi gadā. Tiešām ir patīkami satikt šos vīrus ar sirmām galvām, bet ar ļoti karstām sirdīm ir, ja? Jo to, ko viņi ir savā laikā izpildījuši un piedalījušies ārkārtīgi daudzās sacensībās, emocionālais noskaņojums viņiem visiem ir ārkārtīgi pozitīvs, ir, ja? Un tā savstarpējā komunikācija, es redzu, ir tāda ļoti draudzīga, ir, ja? Pasākuma organizēšanā palīdzēja arī viens no vadošiem Latvijas rallija braucējiem Mārtiņš Sasks. Viņa vecstāvs bijis tas, kurš 1965. gadā dibinājis ralliju Kurzeme. Pateicoties vecstāva ieguldītajam darbam, tiek organizēts arī Eiropas rallija čempionāta posms Liepājā. Šī vīri pagājušā gadsimta 80. gados bija pasaules sauszemes sastās daļas čempioni, Padomju Savienības daļa šeit ir bijuši čempioni. Ja nebūtu viņi tajā laikā, tad nebūtu bijis autosports tik populārs Latvijā noteikti. Es domāju, ka rallijs ir noteikti izdevies. Arī redzam, ka arī uz šādu pasākumu Skrundā ir cilvēkiem ir interese un cilvēki ir, protams, salīdzinoši daudz priekš šāda apjoma rallija. Skrundā rallija dalībnieki mērojas spēkiem izveidotajā ātruma posmā un stāvlaukumā pie Skrundas estrādes. Klausies, tu tikko, kad būs pār pa šito sarkano strīpu, ja? Vispirms tu man parādīs, ka tu esi kārtībā. Finiša taisnē katram dalībniekam savas sajūtas par pieredzēto. Latvijas pieredzējušākais rallija sportists Andris Kārkliņš šajā reizē sacensībās piedalījies kā stūrmanis. Mums jau tā satikšanās reize pats par sevi ļoti skaista un ar kustību, jebkurām skaista vai labāk vai sliktāk mēs varam vēlēties kā gribam, bet mums jāpateicās par to, ka mums vienkārši tiek organizēts un kā nu ir, tā ir jāsaprot, ka tas ir labi. Un tas jau man bija dzīves cinulis kā tāds, vispār par dzīvi, teiks. Arī autosports motivē cilvēku, varētu teikt, dara viņu priecīgi un laimīgi. Kuldīdznieks Gunārs Gutlāns atzīst, ka ir pats vecākais sacensību dalībnieks un savos 83 gados gatavs turpināt piedalīties sacensībās. Autosports man iedevis to, ka es vēl savos gados bišķīt vēl kustu un ņemos un brauc. Un galvenais, kas saglabā tādu optimismu, tas ir, ka cilvēks neuztraucās pa visiem sīkumiem. Vai ne? Viņam jāzina, tas ir galvenais, kas nav galvenais. Šitie visi kolēģi, kas te brauc, tie man jau gadiem pazīstam, pat cik mēs piedalāmies šitos 14 gadus autorallijā veterāniem. Pilnpiedziņas klasē uzvaras Lauris Plūts, Edgars Paculs un Valdis Dadzītis. Savukārt vienas saspiedziņas klasē uzvarēja Dainis Ģēģers un Tālis Aldiņš. Sacensībās kopumā piedalījās 12 ekipāžas. Tās rīkotas ar biedrības EPE Motosporta un Skrundas novada pašvaldības atbalstu. Anna Kožerenoka, Matīs Slēja, Skrundas televīzija.